Pirms dažiem gadiem es uzrakstīju vienu dzejolīti, un tā arī apakšā piebildu veltījums Meņģelei un meņģeliešiem. Un tagad es to norunāšu, nolasīšu pareizāk sakot, lai iedrošinātu tos, kas rīt nāks uz literāro meistarklasi, un lai atgādinātu, ka meņģeliešiem radošais gars dzīvos un nekad nerimsies. Dulums. Neviens īsti nezina, kāds ir tam vārds radošais gars tas vai dulums kaut kāds. Tas staigā pa ceļiem, pa pļavām, pa mežiem un runā ar stārķiem, ar puķiem, pat ežiem. Kāds, kuram zināms nav pareizais vārds, radošais gars tas vai dulums kaut kāds. Tas laikam no daukas, ka tādi te dzimst, kam jātiek līdz apvārsnim, saule, kur grimst. Tas laikam no daukas, kā citādi gan, te satiktos tādi, kam dvēsele skan, kas upi redz sudrabā, ezeru zeltā, kas siekiem nes prieku namā sev celtā. Kurš pateiks, kas vainīgs, ka tādi te dzimst? Ar daukas dullumu, ne tādi, kas rimst. Tiekamies rīt bibliotekā 3:00 dienā. Droši!